Mēs ejam tālāk uz personības pusi, un tur mēs esam atkal personības ziemeļu dienvidu mēnesi mezglos, un konkrēti šie divi uzstādījumi ģeometriskajās figūriņās, krāsa un tonis, mums stāsta par to, kā mēs esam uzbūvēti redzēt. Mūsu perspektīva, redze, uz ko ir mūsu fokus. Tas ir tā, ka varbūt divi cilvēki vienā un tā pašā vietā, un viens redzēs vienu, bet otrs redzēs kaut ko pilnīgi citu. Tas ir tas mūsu filtrs, uz ko mēs esam dizainēti redzēt. Un ir forši, ja šis filtrs ir tīrs, nav aizmiglots, stikliņi brillēm ir notīrīti, un tu spēj redzēt skaidri. Un tu vari redzēt tikai skaidri tad, ja tu atrodies pareizā vietā, pareizā sev paredzētajā vidē, environment. Un tad, kad tu redzi skaidri, tad mēs ejam tālāk augšā atpakaļ uz personības, nevis atpakaļ, bet mēs ejam uz personības sauli un zemi. Un tie ir atkarīgie mainīgie, kas mums parāda mūsu prāta uzstādījums. Tātad šajā pusē, dizaina pusē augšā, tas ir smadzenes, ķermenis, redze, perspektīva un prāts. Prāts ir mūsu ārējā autoritāte. Ārējā autoritāte, tad, kad mēs redzam, un mēs varam projicēt un izpaust sevi uz āru un būt noderīgi citiem cilvēkiem ar savu unikālo perspektīvu, ar savu unikālo redzējumu, ar savu unikalitāti, kognitīvajām spējām. Un šis prāts spēj strādāt, šis prāts, viņš konceptualizē, tā viņa unikalitāte, īpatnība ir spēja izpaust savus konceptus, konceptualizāciju savā unikālā stilā un veidā. Un tas ir tā nokrāsa, kā tu izpaudi savu unikālo redzējumu. Tā ir motivācija augšā, krāsiņa. Mēs arī apskatīsim vienā no nākamajiem video motivāciju variantus. Tur atkal ir 6 iespējami motivāciju varianti ar toni, kurš norāda vai nu pa labi vai pa kreisi. Un motivācija, jeb arī ir tāds keynotes, atslēgas vārds kā awareness, šeit augšā, personality sadaļā Saules zeme, kas ir tādas brilles, saules brilles, kurām ir konkrēta krāsa. Un ja tu esi novietojis pareizi savu ķermeni, pareizā vidē, tu redzi pareizi un tu vari izpaust savu unikālo redzējumu pareizā nokrāsā caur šīm savām dizainētajām saules brillēm, kuras ir zaļā, zilā, dzeltenā vai kādā citā no 12 nokrāsām. Un tagad mēs esam nonākuši pie tā, kāpēc tad mēnesi mezglus sauc par neatkarīgajiem mainīgajiem, bet Saules zemi dizainā personībā sauc par atkarīgajiem mainīgiem. Tātad mūsu smadzenes un mūsu prāta potenciāls ir atkarīgs no tā, kur mēs novietojam savu ķermeni un no tā, kā mēs redzam. Un šie ir neatkarīgie mainīgie, bet tas, ko mēs translēsim ārā kā ārējā autoritāte no prāta, būs tā kvalitāte, šķīstums, tīrības, frekvence būs atkarīga no tā, cik mēs precīzi redzēsim. Un smadzeņu potenciāls būs atkarīgs no tā, mēs, ja būsim sevi novietojuši pareizajā vietā, tur, kur mūsu ķermenis iedarās un saskarās ar vismazāko pretestību, mēs automātiski sāksim lietot pareizu uzturu. Vienkārši pēc savas stratēģijas un autoritātes, novietojot sevi pareizajā vietā, mēs tāpatās pēc stratēģijas un autoritātes mums ir mazāka pretestība no ārējās vidas faktoriem,
kas mūs var izsvist, izbīdīt un samulsināt un radīt šaubas. Un mēs dabīgi jau esam savā alignmentā novietojušies, ka mēs dabīgi jau jūtam, kas mūsu ķermenim ir vajadzīgs. Ja? Tāpēc mums ir atkarīgie mainīgie šitie divi augšā, un tie ir neatkarīgie mainīgie divi apakšā. Tā kā es ceru, ka jums ir vairāk skaidrs, no kurienes tas rodās un par ko tas ir. Un tad nākamajos video jau mēs varēsim caurskatīt smalkāk ēšanas režīmus, vides aspektus, perspektīvas un fokusus.